dizains, apģērba dizains, 90%, un drusku pāri paliek arī stilam. Stila izveida, reklāmas projekti, kaut kas arī no tā. Nu, sākot 10 gadus atpakaļ sāku kā stiliste, un praksē strādājot nonācu pie tā, ko gribas radīt pašai, ka bieži vien tas, ko tu iztēlē uzburu un iedomājies, ka tas neatbilst, ka tu nevari to dabūt. Un, jā, bija kaut kādas vīzijas, bet patiesībā sakot, jau ļoti sen savā sirdī es biju sajūtus to, ko es gribētu darīt. Vienkārši kaut kā tas ceļš aizvirzījās drusku pa labi, pa greisi, es nezinu. Bet jā, šobrīd esmu atgriezusies un daru to, kas patīk. Man nav tāds viens dizainers, kā es tieši tā gūstu, bet man patīk vairāk. Man vienmēr ir patikuši Japāņu dizaineri, man patīk Yamamoto, man patīk Dries Van Notens, Kenzo. Nu jā, bez šaubām ir arī mūsu Latvijas dizaineri, kurus es skatos, cienu un apbrīnoju, un tāpat Eiropas, bet patiesību sakot, tas laikam ir tā, ka iedvesmu negūst no dizainera, iedvesmu gūst no dažādām lietām, kas ir tev apkārt. Dizainers tu tikai cieni, vērtē, apbrīno, tā nav iedvesma, kas nāk no dizaineriem. Kā ir būt dizaineriem Latvijā? Ļoti sarežģīti. Ļoti sarežģīti, jo būšu godīga, ik pa laikam pienāk tāds brīdis, kad liekas, tas ir viss, vairāk es ar to nenodarbošos. Un tas joks ir tāds, ka vienu rītu es pamostos un es nosapņoju sapni, ka esmu nolēmus kļūt par nekustamo īpašumu mākleri. Un sapnī nodomāju, beidzot viena prātīga ideja, beidzot es darīšu kaut ko, ar ko var pelnīt. Lūk, jā, bet dzīvē es vēl joprojām to turpinu un mēģinu un neatmetu cerību. Šī kolekcija ir konceptuāla, tas laikam ir pats galvenais, jo šī kolekcija sevī ietver to, ka caur šiem tēliem, caur krāsu, caur formu, caur faktūrām es gribēju parādīt, kā tēls no saslēgta, aizvērta tēla, kurš ir ciet pret visu pasauli, kurš ir sevī, kurš nesaprot sevi, ir uz iekšu vērsts, kā atraisās, kā atrod sevi, kā saprot sevi, saprot savu būtību. Tāpēc, ka zirgi ir mana mīlestība. Un, kad es kādu laiku atpakaļ domāju, kā tas ir iespējams, ka tā kolekcija pie manis atnāca tā kā zibens no skaidrām debesīm. Vienkārši tas bija man pašai, par to bija pārsteigums, cik strauji tas viss nāca un notika. Tad vienā brīdī es sapratu, ka tas patiesību sakot ir bijis ilgā laika periodā jau veidojusies doma, sajūta. Un tas pirmais impulss bija režisora Ulda Brauna filmā Motocikla vasara, ko es bērnībā skatījos, un tas atstāja man lielu iespēju. Jā, tur bija tas sapnis par 100 baltiem zirgiem. Un man kā mazam bērnam tas laikam atstāja lielu iespēju. Bet tā, visā manā darbībā kaut kā tas zirgs mani pavada, bet tas ir vairāk kā iedvesmas avots. Es neesmu profesionāls zirga, neprotu tik labi ne jātu, ne arī nodarbojos ar zirgkopību. Vairāk kā iedvesma.
Mans tuvākais nākotnes plāns šobrīd ir viss tuvākais. Mēs šobrīd montējam modes īsfilmu Kalitāns. Es saku mēs, es pat to nedaru, mēs esam komanda, kas pie tā strādā. Tas notiek sadarbībā ar Risetas augstskolas studentiem Vadimu Gluškovu un Vadimu Zaļkovski. Tas ir vistuvākais, jo mēs esam nolēmuši iesniegt šo filmu, pieteikuši jau esam konkursā, modes īsfilmu konkursā, kas notiek Pompidou centrā Parīzē. Tas ir Diānas Pernē rīkotais. Lūk. Droši vien, ka novembrī mūsu šī filma piedzīvos pirmizrādi Rīgā.